Kā divu tauriņu mīlas deja, maiga vēja rokās iegrimstot. Vai kā divu kaislīgu milnieku tuvība. Neuztraucieties, līdz ziemē viņi paspēs. Šī pasaule ir pārsteigumu un mīlestības pilna. Pat uz viena ziediņa draudzīgs pēc atdzīvot tik atšķirīgi kustoņi. Tiesa, par to lielā sajūsmā nebūs tie mazie kustīgie. Lai gan, ja tā padomā, neviens no viņiem nav pasargāts no raibās skaistulas slapjās skūpsta. Lai nu kā, jebkurai dzīvai radībiņai ir sava vieta uz šīs pasaules. Un mēs varam no tās diezgan daudz ko iemācīties. Nu, piemēram, tauriņi uz puķītes, gluži kā meitenes īsos svārciņos, vēsta par pavasara iestāšanos. Bet, ja jūs savā ceļā satiekat gliemesi, tad tas nozīmē, ka viņš savā ceļā vēl nav saticis nevienu francūzi. Bet, ja zirneklis tā uz jums raugās, tad labāk tīties projām. Kā redzat, šī pasaule ir ne tikai raiba un krāšņa, bet arī spēja mums kaut ko iemācīt. Kaut vai arī to, ka muša mēdz lasīt saldo ziedu nektāriņu. Nevis visu laiku tikai mums uzbāzties. Un kā jūs domājat, kur tik aši raujas smārīte? Apraudzīt savu jauno un zaļo kaimiņu, kurš viņu godā spēlējot savas vīvoli. Kas tas tāds? Man nav nejausmas. Toties es zinu, ja es nākšu ar puķi pie kaziņas. Tad viņi to uztvers kā lietišķās pusdienas. Un šajā pasaulē notiek arī brīnumi, kā pat balts suns var kļūt par melnu. Vai kā tauriņš būtu sajaucis, ka ir putns un meklēs liekas zemē. Nu, šādiem brīnumiem pat koku lapas sāk trīcēt. Tomēr mums no šīs pasaules nav jābaidās, pat arī, ja viņi atrodas tik tuvu mūsu mājām. Jo, lai cik jokaini un neparedzami tie nebūtu, viņi tomēr ir daļa no mūsu. Kas notika? Ew, ieslēdziet gaismu! Nu jā, tā es arī domāju. Atkal šitā te draiskulīte. Baigi smieklīgi, jā. Ko es gribēju pateikt? Nu jā. Un, lai cik jokaini un neparedzami tie nebūtu, viņi ir daļa no mūsu pasaules. Bet bez mazās pasaulītes arī lielā ilgi nespēs izdzīvot. Sargāsim to ar smaidu un rīkosimies ar prātu.